Skolu tīklam ir svarīgi saprast vienu lietu. Mēs nevaram skatīties tikai uz demogrāfiju. Jāskatās ir arī uz kvalitāti un šie audzēkņu piesaisti. Pieņemsim, ir taču Rīga, Cēsis, Daugavpils. Visas Latvijas brauc uz turieni mācīties. Kāpēc nevarētu pie mums mācīties braukt? Mums ir ļoti labi pilsētā aprīkotas 2 skolas. Ir ģimnāzija, kur ir ļoti liels potenciāls kļūt par izcilības skolu, no kuras no visa reģiona brauc. Jau uz doto brīdi uz turieni brauc bērni no apkārtējām reģiona. Ja iet runa par lauku skolām, tam līdzīgi, protams, pakalpojums jānodrošina pēc iespējas tuvāk, bet tur ir vienlaicīgi jāskatās šis jautājums kopā ar tautsaimniecību. Ja konkrētā vietā ir plānots, ir perspektīvi redzams, ka tur attīstīsies tautsaimniecība, tad tā skola ir jāuztur, jo, kā mēs visi labi zinām, aizvērt ir viegli, pēc tam atvērt ir grūti. Varbūt mēs piefinansējam, ja ir perspektīva, un tad piemaksājam, bet tad ar perspektīvu teritorijas attīstībai.